Mani mazie zvaniņi ir ieradušies tavā acu priekšā. Vai tu esi gatavs? Ar lielisku sagatavotu trasi. Pasaules čempionāta dalībnieki ir smaidīgi nostājušies šeit pie starta barjeras. 19 valstu pārstāvji ieradušies šajā vēsturiskajā dienā uz Latvijas lielā balvas izcīņu. Un vārds atklāšanām vecumnieku novada domes priekšsēdētājam Riharda Melgaļa kungam. Latvieši saka 3 lietas, labas lietas. Šogad pasaules čempionāta posms notiek 2. reizi, tāpēc es atļaujos jūs uzaicināt nākošajā gadā arī šeit, laipni lūgtu šajās sacensībās vecumniekos. Vārds Latvijas motosporta federācijas prezidentam Dzintrai Audžēkara kungam. Esiet sveicināti šeit skaistajā Pīlāžu mototrasē. Es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka šeit ir prieks braukt, tie ir īsts patiesas svētki. Un es novēlu visiem, lai sasniegtu savus labākos rezultātus un ar gandarījumu atkal atgrieztos šeit nākošo gadu un ne jau tikai nākošo. Es domāju, tas būs tradicionāli. Lai veicāt! Un tagad vārds sacensību organizatoram Ērikam Pīlādzim. Liels paldies visiem sportistiem, kas ir sabraukuši šeit pie mums. Un paldies par labajiem vārdiem uz mūsu visu adresi, bet gribu teikt tikai to, ka tas viss ir mūsu kopīgs darbs. Tas ir skatītāji, tas ir sportisti, tas ir organizatori, un bez šīm sastāvdaļām nekas nebūs. Paldies, paldies! Līdz ar to pasludina sacensības par atklātām. Jā, viss gāja labi. Ātrākais aplis kvalifikācijā. Pirmais brauciens arī ar pārliecinošu uzvaru un ar rezervīti. Un vēl mazliet škrobe, kad Bovis noraustījās, kas arī būtu savādāk stāsts būtu padevies, jo noraustīja sajūgu un tad neizcēla startu un sanāca paēst mazliet dubļus, saēdos dubļus, droši vien uzkrāva kaut kādu smagumu mocim un tā rezultātā, jā, uz braucienu beigām radās spiediens motorā un tika izspiesta šeit redzamā blīvīte ārā un eļļi pa gaisu noriņķojām vēl 4 apļus ar tādu, bet, bijām ar komandu veikuši lielu progresu uz šīm sacensībām un jūtos ļoti labi uz tehnikas un fiziskā kondīcija arī bija ļoti laba, pateicoties Ārnim Kalniņam. Tad, baigi nav pa ko pārdzīvot, vienkārši skatos uz priekšu un gaidu nākamo startu, lai to punktu skaitu samazinātu kopvērtējumā un, jā, izcīnīt uzvaru, protams, kopvērtējumā. Yeah, it's a difficult race because it's raining. It's a good result, and the track, it's great.
It's totality of people. It's a very nice people. Thank you to all my team. It's the same team to Edgar, and thanks to Edgar for the welcome. Where we are? We're here at Stelpe at a sidecar GP from Latvia. The track was really good prepared. It's a really tough track, really hard. But yeah, I'm happy we could make it and we win. Yeah, especially I want to thank just all the people who know Lauris, because this is his home GP. So I'm very happy we could win today. And after that I want to thank all the team, everybody home. They are supporting us from there. The sponsors, our friends, everybody who knows, yeah, from Belgium. It's really great to take the victory for Lauris today, and I'm very happy. Tiešām viss izdevās, varētu teikt. Bija liela nozīme startam īstenībā, jo šitai trasē, jo ja nepaņemsim mēs startu, tad ļoti grūti būtu cīnīties par kaut ko. Paldies, protams, visiem maniem faniem, kas šodien bija atbraukuši, paskatīties, kā man iet. Super jau, trasē viņus redzēju, bet to neizrādīju, bet patiešām liels prieks. No Beļģijā un Lauris Daiders Latvijā! Lauris Daiders, Beļģiem, Latvijā! Lielu pateikt paldies apmeklētājiem, faniem, kas jūt līdzi šīs 3 dienas. Pasākums mums izdevās fantastisks, bet tas viss ir mūsu kopīgs darba rezultāts. Liels paldies visiem! Un es domāju, ka mēs ļoti daudz ko vēl kopīgi izdarīsim. Paldies!